Nu, tur arī ar kredītplecu palīdzību viss smuki tā. Jā, nu, ar kredītpleciem. Nosvilnājām. Ar kredītpleciem tā tas ir. Es iesaku vispār, ja tu esi jauns, pirmos, vispār pāris gadus nelien iekšā tajā kredītplecē. Es jau saprotu, ka gribās tagad tūlītās ātru peļņu, bet nevajag tur līst iekšā. Labāk mierīgi sagaidi savus momentus, sagaidi savus brīžus, un tad tiec pie peļņas un bez kaut kādiem stresiem un cirmiem matiem un negulētām varbūt naktīm, kad tu sēdi un domā, likvidēs man pozīciju vai nelikvidēs man pozīciju. Es saku, es ienācu tirgū pašā pīķī, principā tas 21. gada novembris, kad bija viss pīķis, un es tur sapirkos, tur visāds monētas, un tajā pēc tā novembra vienkārši viss tirgus sāk krist lejā, bija FTX sabrukums, Celsius iegāja bankrotā, tad vēl pēc tam arī vēlāk jau bija karš, un vispārējais tad vēl bija kaut kādas lietas, kas tur nāca vēl pa virsu visam, un es biju ar savu portfeli plus mīnus 75% mīnusā, bet kāda bija mana stratēģija, es varēju visu pārdot un būt ar mīnus 70% naudās. Bet es tieši pretēji, es neko nepārdevu, es turpināju iepirkt šīs te monētas, to saucamo, ko es sākumā stāstīju, dollar cost average, piepirku klāt pie kritumiem. Un tādā veidā es tagad pie šī cikla, kad cikls jau iet uz augšu, es esmu jau visus tā izlīdzinājis tās cenas, kad es jau kurā gadījumā arī tagad izietu ārā uztaisīt exitu, es būtu plusos. Ja? Un, ja es tajā laikā būtu pārdevis, ko daudz ir, Andrej, tāpat tās tur visu pazaudēsi, nē, tur jau atkal tā stratēģija tā jau ir, ka mēs tā kā balstamies uz savām emocijām, un tev jau jāsaprot ir, ko tu dari, un kāda ir tava stratēģija. Nevar vienkārši, ka vēlreiz gribās atkārtot, es nevaru teikt, ieiešu vienkārši kaut ko izdarīšu. Nu, tā tu vari, ja tev ir nopērts bitcoin šodien un aizmirst uz pāris gadiem. Tā tu vari darīt.